Laiknet marketeriem programma, kur nav jātūko nekādā veidā, kā vieglā iepirkšanās. Tieši tāpat kā jūs netūkojat Microsoft programmas vai Excel vai Word vai kādu citu programmu, ko jūs lietojat savos datoros. EasyShop Plus, tas ir programmas nosaukums. Un kas tas ir? Kāpēc tas ir tik foršs izdomājums vai ieviesums Laiknetā? Par to šajā video. Jo pats svarīgākais ir saprast un sākumā reģistrēties, nekļūdīties un izstāstīt cilvēkiem, kas tas ir, kam tas ir noderīgs un kam tas ir vajadzīgs. Ja? Un ja jūs paši to nevarat izdarīt, tad, protams, ļoti svarīgi ir, lai cilvēki tiktu atvesti vai nu uz dzīvējām apmācībām vai noklausītos šos te video ierakstus, ja? vai piedalītos kādās grupu darbos, kur šis tiek izskaidrots, kāpēc. Tāpēc, kad jūs zināt, ka nezināšana nokaujā, tad šajā gadījumā ir tā, ka mēs sākumā, kad mēs uzsākām Laiknet projektu pirms kāda laika, ja, mēs īsti nezinājām, kas tas tāds ir un kā tas darbojās un kāpēc tas ir vajadzīgs, ja, un mums radās daudz dažādu pārpratumu un nevajadzīgi pārpratumi, ja, un tā tālāk līdz ar to. Tāpēc ķeramies lietai klāt, uzreiz sākam, tur apskatīsimies kādā veidā tas viss izskatās. Protams, tā, kad mēs cilvēku kā tādu būtībā runājam par Laiknet, mums ir tik daudz dažādas lietas, par ko stāstīt, ka bieži vien mēs pie reģistrācijas cenšamies šo EasyShop Plus, to programmas skaidrojumu kaut kādā veidā notušēt vai noklusināt. Esmu dzirdējis visdažādākos variantus, ja cilvēki saka, pēc tam sapratīsi vai vienkārši ļauj man tie piereģistrēt ātri, ja, un paši saklikšķina visu un nepastāst, teiksim, soli pa solim, kāda reģistrācijas process notiek, un manuprāt, tas ir nepareizi un negodīgi attiecībā pret jūs saviem marketeriem, jo galu galā jums tāpatām viņiem nāksies pastāstīt, kas tas ir un kā tas darbojās. Ja? Tāpēc uzmanīgi klausamies, tie, kas klausās šo pirmo reizi, apsveicu jūs, ja, bet ir dažas lietas, kas jums, protams, būs jau jāzina, lai ar šo te visu varētu pilnvērtīgi uztvert, un tās vietas, kas būs jāzina, es arī pateikšu, kas tur jāzina un kur to informāciju var atrast tādā te veidā. Un principā, ko tad EasyShop Plus programma dod? Ņemot vērā, ka šī programma ir domāta vairāk vai mazāk aktīviem Laiknet marketeriem, tas piešķir jums vispār Laiknetā saņemt jebkāda veida izmaksas, jeb šo samaksu par to, ko jūs darat. Ja? Kāda veida samaksas ir, to jūs varat atrast Laiknet kompensācijas plānā savās lejuplādēs, ja? Bet ar aktīvu EasyShop Plus programmu, ko jūs esat iedarbinājuši savā profilā, jums ir tiesības vispār jebkurā gadījumā saņemt jebkādas izmaksas uz savu norādīto bankas kontu. Ja. Protams, tikai ar aktīvu EasyShop Plus programmu iedarbinātu jūs drīkstat piedalīties cloud projektos, par cloud projektiem citā reizē, ja, tā kā par to neuztraucieties, kas tā ir par programmu tā tālāk. Ja. Un pats svarīgākais, protams, ir, mēs veidojam pircēju apvienību, un lai mēs veidot pircēju apvienību tikai pie nosacījuma, tad, kad mums pašiem ir aktīvs EasyShop Plus, tad mums ir iespēja saņemt shopping punktus no tā, ka patērētāji no mūsu apvienības iepērkās. Ja tas nenotiek, tad protams, šie punkti netiek vākti un attiecīgās izmaksas līdz mums nekad nenonāk. Ja? Un pats svarīgākais, protams, ir, mēs saņemam savus unit vienības. Un kas tad ir unit vienības? Par to mēs runājām mazliet iepriekš. Ja jūs esat sākuši klausīties ar šo sadaļu, tad es ieteiktu varbūt šo noklausīties, bet atcerieties, ka vēl svarīgāk ir atgriezties pie sadaļas, kas saucās Mana balans programma, kurā mēs skaidrojam, kas ir unit vienības, ko viņas dod un kādu labumu viņi dod. Šajā prezentācijā es arī šo to parādīšu, ja, bet es vairs neiedziļināšos skaidrojumos un aprēķinos, no kurienes kas rodās. Ja, tas ir mazliet cits materiāls, kur jūs to visu varat atrast. Okay? Un kas tad ir EasyShop Plus? Principā tajā brīdī, kad mēs reģistrējamies, mēs maksājam ar savu bankas maksājumu karti par reģistrāciju, neatkarīgi no tā, cik lielu komplektu mēs sākam, iegādājamies šos te atlaižu kuponus. Ja, tad EasyShop Plus principā aktivizē mums ikmēneša šāda te kupona iegādi 50 eiro vērtībā. Un
Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka principā šeit var skatīties dažādi. Ja? Un tas tā kļūda bija tā, ka mēs šo te sākumā paši nepiefiksējām vai nepamanījām. Un, ja jūs mēģināt šo te nepastāstīt cilvēkam, tad beigās jūs nonākat līdz kaut kādam pārpratumam, jo tie cilvēki, kuri it kā uzsāk un pēc tam tomēr neko nedara, nākamā mēnesī, protams, no viņa bankas konta tiek noņemta šī nauda. Un tad jūs esat tā kā nepatikšanās līdz ausīm, tāpēc, kad cilvēki sāk jums teikt, kāpēc tur tā, kāpēc man tur es nevienam neko neļāvu noņemt un tā. Un tādās ziepēs mēs sākumā bijām. Un tieši no šīs rūgtās pieredzes es tik lielu uzsvaru lieku, ka katram cilvēkam, kurš iestājās laikanetā, līdz nākamā mēneša sākumam ir noteikti vai nu jānoklausās vai jāapmeklē kāds no pasākumiem, kur tiek šīs specifiskā lieta stāstīt, jo tas ir tik būtiski saprast, ka neviens ne par ko tev tāpat naudu vienkārši pa tukšo nos nevelk, ja, un faktiski tev jāsaprot tas ieguvums, un kad tu saproti to ieguvumu šīs prezentācijas beigās, tu sapratīsi, cik lielisks ir EasyShop Plus programma tieši marketeriem un kā to izmantot savā labā. Un faktiski jautājums, protams, vienmēr paliek atklāts, vai ir iespēja tāda, kad es EasyShop samaksāju tikai pirmo reizi. Ja? Un, protams, pārzinot programmu un aktīvi strādājot, tāda iespēja ir, un to es jums arī parādīšu, kādā veidā tas ir iespējams. Un jums, protams, paliek brīva izvēle, vai jūs to darat, vai jūs to nedarat. Ja? Bet ko tad šis te atlaižu kupons dara? Protams, ka šis te atlaižu kupons, kad mēs viņu iegādājamies, mums uzģenerē vienu šādu te unit vienību zilā krāsā, kā atcerieties, tā ir mūsējā, personīgā, un attiecīgi viņi nonāk mūsu balans programmā. Ja? Bet, ja jums tomēr ir radies jautājums, kādā veidā tad es varu nākamajā mēnesī vai aiznākamajā mēnesī tad par šo te EasyShopu vairs nemaksāt, respektīvi maksāt, bet lai man nav jātērē vēl līdzekļi klāt, tad, protams, ļoti vienkārši. Iegādājoties EasyShop kuponu, aktivizējot savu profilu, mūsu galvenais mērķis, protams, ir būvēt pircēju apvienību. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mums ir jādod šīs te starta komplektā ietilpstošās kartes saviem uzreiz radiem un draugiem. Protams, jāstāst par to, kādā veidā viņi var iepirkties pie mūsu partneru kompānijām, lai viņi iepērkoties ģenerē šos te shopping punktus. Un, protams, mums aktīvi arī jāpārskata savus iepirkšanās saraksts un vietas, kur mēs iepērkamies, un jāsāk iepirkties savos uzņēmumos, kas ir, atcerieties vienu patiesību, kad katrs uzņēmums, kurš ir Cashback World pasaulē, tas ir mūsu uzņēmums, ja, un tāpēc mēs neiepērkamies vairs pie konkurentiem. Ja. To darot, shopping punkti summējās, pēc tam parādīšu, kādā veidā nauda atgriežas jūsu bankas kontā, un nākamajā mēnesī jūs faktiski varat izmantot tieši tos pašus līdzekļus atkal nākamā EasyShop Plus pasūtījuma iegādē. Ja? Bet atcerieties, ka jūsu vienība paliek jūsu balans programmā un ir uzsākusi savu ceļu cauri balans programmām, un tā ir, protams, tā labā ziņa, ka it kā jūs iegādāties šo te vienību, jūs atguvāt naudu atpakaļ, bet tā pašā laikā jūs turpināt, vienība turpina dzīvot savu dzīvi un darboties, un jūs gūstat savas izmaksas tādā te veidā. Nu, lūk, un šeit ir vēl divi uzskatāmi varbūt varianti, kas varētu jums palīdzēt principā saprast, kurš variants jums priekš jums ir labāks. Tātad, ja runājam par to, kad mēs veidojam pircēju apvienību, un kā pirmais šis te uzstādījums vai pirmais mērķis būtu, lai manam nelielā pircēju apvienība no radiem draugiem paziņām ģenerētu vismaz 50 shopping punktu ienākumu, tad jums ir divi varianti. Ja? Viens variants ir tāds, ka jūs neesat aktivizējuši EasyShop Plus, tad jums ir iespēja numur 1, jūs sākiet krāt šos te iepirkšanās punktus, jūs daliet kartes, ja cilvēki iepērkās, pats iepērkties, un tādā veidā jums summējās šie te punkti, un skatieties pēc šī te plāna, 5. nedēļā jūs esat sakrājuši pietiekami daudz shopping punktus, lai jūs varētu aktivizēt tātad EasyShop Plus programmu, ja, un tādā veidā jums pirmās 4 nedēļas nedarbojas nekas no tā, ko es jums pirms stāstīju. Tātad nav izmaksas, nav citas lietas, ja, un tāpēc principā tas variants, manuprāt, ir tāds, kāds viņš ir. Plus atcerieties vienmēr to, ka tā, ka jūs uzsākat, ja vienkārši izdalot kartes, cilvēki nesāk paši iepirkties. Mums diezgan daudz ar viņiem jāstrādā, jārāda, jāved viņi iespējams uz šīm te vietām, kur to var izdarīt. Un tas ir darbs, tāpēc īstenībā tos šobrīd varbūt sasniegt tādā tempā baigā, var, bet tad ir tiešām ar lielu vērienu strauji jādarbojās tajā virzienā. Otra iespēja, protams, ir iegādāties šo te atlaižu kuponu. Jūs uzreiz saņemat savu vienību, pēc tam tieši tāpatām jūs un jūsu cilvēki iepērkās, un tas bija tas variants, ko es izstāstīju iepriekšējā slaidā. Jūsu vienība joprojām jums ir,
jūs saņemat 50 eiro atpakaļ savā bankas kontā nākamajā mēnesī iegādāties atkal šo te atlaižu kuponu un viss sāks atkal no jauna. Šie te divi varianti, kurš variants jums piemērotākais izvēlēties paši. Es principā ar visiem, ar ko es kopā strādāju, mēs strādājam tikai ar otro variantu. Ja, līdz ar to es īstenībā pat neesmu redzējis, kā tas pirmais dzīvē strādā un kā tas ir sasniedzams. Varbūt, ja kāds tādu izmanto, tad padodiet ziņu, tas tā būtu interesantāk. Ja, bet, protams, mums jādomā, kas notiek tālāk un kā tad īstenībā tas izskatās. Tātad mūsu ikmēneša Easy Shop Plus kuponu pasūtījums 50 eiro vērtībā mēs iegūstam tātad vienu unit vienību, plus mēs iegūstam, protams, 50 shopping punktus priekš savas karjeras, kas aiziet arī, protams, izmaksās, ja jums ir attiecīgi kaut kāds karjeras līmenis jau sasniegts. Un pats svarīgākais, protams, mēs šos te punktus varam izmantot, ja, attiecīgi uzreiz iepērkoties un apmainot viņus pret speciālajiem piedāvājumiem tā. Bet, ja mēs runājam mazliet par iepirkšanos, vienkārši apskatīsimies, kā tad jūs īstenībā šo te naudu varat atgūt atpakaļ, ja to vēlaties, un ja nevēlaties, kāda ir cita iespēja, un kāpēc varbūt šī cita iespēja ir daudz labāka par to, ka mēs gribam saņemt šo te naudu atpakaļ. Pieņemsim, kad jūs strauji iepērkties un jūs esat iztērējuši 1000 eiro pie kaut kādiem no partneriem, kurš mums iedod 5% cashback un 5% shopping punktus par katriem iztērētajiem 100 eiro. Tātad, ko jūs iegūstat? Jūs iegūstat, protams, 50 eiro, kas uzreiz atgriežas jūsu bankas kontā, ja jūs esat tādu norādījis savā profilā, un jūs saņemat 50 shopping punktus. Šos te shopping punktus jūs zinat, kā Laikanetā, kā es iepriekš stāstīju, kad mēs runājam par balans programmu. Šie shopping punkti jums tātad summējās, ja? Un viņi principā jums ir izmantojami divos veidos. Bet ja jums ir šis te variants, ko es pirms tam, ja jums patīk šis te variants, ko es pirms tam izstāstīju iepriekšējā slaidā, ja, kur jūs vēlaties šos te 50 shopping punktus atgūt atpakaļ, ja, tad jums, protams, ir iespēja atgūt šo te naudu atpakaļ. Kādā veidā to var izdarīt? Lūk, jums ir jāiet savā profilā labā augšējā stūrī, kur ir rakstīts sveiks un jūsu vārds, jāatrod sadaļa iestatījumi, un starp iestatījumiem ir jāatrod tieši šāda sadaļa, kas saucās atlaižu kuponi. Un tajā lauciņā, kur ir tas, tā kā jūs redzat tāds maziņš kvadrātiņš, kur ir izmantot atlaižu kuponus automātiski ar recash funkciju, ja, jums ir jāieklikšķina un pēc tam jāsaglabā. Tad, kad jūs pieregistrēties kā Laikanet marketers, jums automātiski tas ķeksīts jau tur ir ielikts, un viņš stāv, ja. Bet īstenībā ir tā, ka, ja jūs klausījāties cītīgi iepriekšējo nodarbību vai nesat to dzirdējuši, tad vienkārši vajag to noteikti noklausīties vairākas reizes par balans programmu un par unit vienībām un par to, cik unit vienības ir vērtas un ko viņas īstenībā mums atnes un izdara, tad mums, protams, šeit ir otra iespēja. Otra iespēja mums ir patiesībā ieiet šajos iestatījumos, ja, un izņemt ārā šo te ķeksīti un atkal saglabāt, jo kas tādā gadījumā notiks? Mēs, protams, pie šī te pirkuma būsim dabūjuši tos 50 eiro cashbacku, bet mūsu 50 shopping punkti, kā jūs jau noprotat, dos mums kaut ko daudz vairāk. Ja, viņi mums dos vēl vienu šādu te unit vienību, kas kārtībā reizi nonāk mūsu balans programmā. Un, protams, attiecīgi, jūs zināt, katrs šīs te unit vienības tā kā īsto un patieso vērtību, un tāpēc vajag tiešām 2, 3 padomāt par to, vai mēs esam šeit kapeiku biznesa dēļ un gribam katru centu atgūt atpakaļ, ja? Vai tomēr mums ir tāliošāks mērķis, kā aktīvam Laikanet marketerim strādāt, un, protams, lai mums krājās vairāk šīs te unit vienības un ģenerējums vēl vairāk ienākums. Ja? Tāpēc mans variants ir, un tas, ko es pats daru, es, protams, esmu atstājis šo te lauciņu tukšu, un iesaku to arī visiem saviem marketeriem darīt. Kāpēc? Tāpēc, ka, protams, mēs vēlamies, lai mums ir mūsu balans programmās vairāk šīs te unit vienības, kas ģenerēs mums ar vien vairāk un vairāk ienākumu, turpinot attīstīt šo te programmu visās Laikanet valstīs. Ja? Tā kā tas ir mans tāds tā kā ieteikums. Bet, protams, tā ir jūsu brīva griba, kā jūs vēlaties, ja? Parunāt varbūt ar savu ieteicēju mentoru, ko viņš par to domā, kāda ir viņa stratēģija. Stratēģijas var būt visdažādākās. Ja? Kā jūs zinat, tad mums ir dažādas balans programmas, ja? Un, protams, tajā brīdī, kad jūs pieregistrējaties, jums ir jūsu personīgā balans programma. Un, protams, ka mēs reģistrējamies sākumā šai te programmai. Mums arī bija dažādas stratēģijas, un kā jūs redzat, tad man paša balans programmā arī ir šīs 7 unit vienības, ko es ievietoju uzreiz pirmajā kategorijā. Un pēc tam es biju aktivizējis šo te Easy Shop Plus programmu, lai viņi ģenerē šīs te unit vienības un arī ievieto viņas manā personīgajā balans kategorijā.
Vai tas ir pareizi, nepareizi, katram izlēma, bet šobrīd, katrā ziņā, kad cilvēki sāk, es vairāk pieturos pie tā, ka mums ar 7 startā pietiek. Ja? Nu, un, protams, tad mums arī ir nacionālās balances kategorijas. Jūs zināt, jūs dzīvojat Latvijā, un Latvijā mums ir savas balances kategorijas, bet visās pārējās 47 valstīs arī ir savas nacionālās kategorijas, un jautājums, protams, ar ko viņas atšķirās. Nu, tātad šī te personīgā, kas ir mana un jums katram savējā, tā pildās vairāk vai mazāk aktīvi no mana darba, no mana marketera darba, no komandas darba. Ja? Teiksim, tādā veidā. Tas ir tas, kur mēs tiešām patiesībā ejam, strādājam, kā bieži vien mēs smējamies, ja? Rokam dubļus, bet tajā pašā laikā nacionālās kategorijas ir tās, kas pildās un iet uz priekšu neatkarīgi no mūsu individuālā darba. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tā zilā unit vienība, ko jūs redzat pašā apakšā, tā ir manējā, un tā ir viena no Easy Shop Plus nopirktā kupona unit vienībām, bet tās zaļās, tās var būt jebkuru citu marketeru, gan no Latvijas, gan no citām valstīm, kas tur ir uzkritušas virsū. Un viņas tieši tāpatām strādā kā visas citas balances programmas. Vienīgais tas, ka es par šo te kustību neesmu tik daudz vairs atbildīgs, vai faktiski principā pat vispār neesmu atbildīgs, ja? Jo tāpatām, ja es kaut ko nedarīšu, tad es ticu, ka Latvijā cilvēki tāpatām darbosies, citās valstīs laikināt marketeri tāpatām strādās, cilvēki arvien vairāk sāk iepirkties pie mūsu partneriem un ģenerēsies arvien vairāk šīs te unit vienības arī no citu valstu darbi aktivitātēm, ja, un tādā veidā, protams, šī programma pildās. Un, teiksim, kā tas izskatās, un par to, kā tas viss tieši darbojās bišķiņu vēl uz priekšu, bet, ja jūs tagad sev pajautājat, kādas balances programmas jūs gribētu vairāk, vai jūs vairāk gribētu strādāt tikai ar privāto, kur visu laiku jums jādarbojas pašam ir, vai jūs gribētu tomēr vairāk unit vienības tādās balances programmās, kur no jūsu darba tik daudz vairs nav nekas atkarīgs, ja? Faktiski tas ir nosacītais, tas saucamais pasīvais ienākums. Nezinu, kāpēc man tas pasīvais ienākums vārds kā tāds nepatīk, bet tas tā arī ir un tas tā arī saucās. Ja? Bet jebkurā gadījumā jautā, kam gribi, kurš izprot šīs te programmas būtību un kā strādā balances programmas, ja? Mēs jau par to runājām pirms tam. Tā kā, protams, ka visi vēlas pēc iespējas vairāk unit vienības citās balances programmās un citās balances programmas dažādās kategorijās. Ja? Un tad nacionālā balances programma, un ko tad darīt ar šo te Easy Shop Plus voucheru katru mēnesi. Ja? Jo mēs saprotam, ka mums katru mēnesi nevajag vēl vienu zilo unit vienību savā personīgajā balances kategorijā. Mums pietiek ar to, ka mums ir tās 7 sākumā. Tas ir pamatnosacījums, ja, tam, un tāpēc es vienmēr saku cilvēkiem, jūs varat sākt ar jebkādu summu šo te laikmetu biznesu, bet kā minimums jums vajadzētu vismaz jau startā 7 unit vienības pirmajā balances kategorijā, jo ko tas jums dos? Jums atvērsies šī te opcija. Tātad paskatīsimies, kas te mums ir. Easy Shop Plus iestatījumos, tas mēs ejam caur savu profilu un atrodam šādu te sadaļu Easy Shop Plus iestatījumi, un tajā brīdī, kad mūsu personīgajā balances pirmajā kategorijā 7 rezervētas vienības, ja, mums ir iespēja izmantot šo te opciju, kas automātiski rezervē unit vienības citu valstu balances kategorijās. Ja? Un šo te pasakot, protams, jūs varat joprojām izvēlēties kādu no 2 augšējām versijām, ja? Bet ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka jūs turpināt strādāt un katru mēnesi, piemēram, jums ir aktivizēts šis te Easy Shop Plus voucheris uz citām valstu kategorijām, un neatkarīgi no tā, kur jūs pats atrodaties, respektīvi tādā valstī, kur jūs strādājat, katru mēnesi šī unit vienība iekartīs citā valstī. Un agrāk vai vēlāk, protams, tieši tāpat kā jūs redzat šajā attēlā, jūsu vienībā virsū sāks krist zaļās unit vienības, un tieši tāpatām kā personīgajā balances kategorijā, kur jūsu unit vienībām pirmajā kategorijā pa labi, pa kreisi sāk veidoties 3, 5, 5, 10, 10, ja, jūs saņemat savas izmaksas un kopumā pirmajā kategorijā, kā jūs zināt, ir 510 eiro. Bet,
Labā ziņa, protams, ir tā, ka ar to viss nebeidzās, jo arī šīm te visām nacionālajām un citu valstu balances kategorijām un starptautiskajām kategorijām ir arī 5 apakšprogrammas, ja, tad no 1. balances kategorijas līdz 5. balances kategorijai, kas beigās šo te vienu jūsu EasyShop Plus voucheri 50 eiro vērtībā, tieši tāpatām kā iepriekš stāstīju, ja, pārvērtīs par un izmaksāsies jums attiecīgā laikā 16,240. Tas, ko šī viena vienība atnes. Ja? Neaizmirstiet, protams, ka arī 1. kategorijā jūs saņemsiet vēl 4 bonus unit vienības, ja, ar EasyShop Plus, un tieši tāpatām arī visās pārējās kategorijās tātad nāk vēl 4 bonus unit vienības klāt, un tas ir tikai piedevā. Ja? Un par šo darbu jūs galīgi nesat vairs atbildīgs, jo šis darbs ir atkarīgs no tā, kā visā pasaulē attīstās Laikanet, kas notiek ar cashback wallet un tā. Un, protams, tas sāk uzņemt ar vien lielākus tempus. Ja? Un tie cilvēki, īstenībā, kas šo sāk redzēt jau savā profilā, viņi sāk saprast, ka tā tas viss strādā. Jā, man vajadzētu tā kā, aktivizēt ātrāk to EasyShop Plus. Un tā. Mēs arī sākamā tur, kurš tur aktivizēja, kurš tur neaktivizēja. Un tā, ja? Vienkārši viena lieta. Ja neko citu vairāk, ja nav iespēja piedalīties citās programmās, kas ir cloud un vēl kaut kas, ja? Tad viena lieta, par ko jums jāparūpējas par sevi un saviem visiem marketeriem, neatkarīgi no tā, cik aktīvi viņi darbojās, vai viņi katru nedēļu veido prezentācijas un ar uzņēmumiem un uz apmācībām iet vai vienkārši sēž un rubina degunu. Viena lieta, kam ir jāpasaka viņiem, ka EasyShop Plus ir jābūt aktīvs un aktivizēts uz šīm te visu valstu balances kategorijām. Ja? Jo agrāk vai vēlāk viņi sāk saņemt savu naudu, un tad, kad tas notiks, viņi sapratīs, laikam jāsāk tomēr arī kaut kas kustēties, kaut kas darīt, jo šis arī ir īstenībā foršs tāds papildus ienākums. Okay? Kādā veidā tad aktivizēt EasyShop Plus? Un tātad jūs ieiet savā profilā, ja? Jūs atrodat sadaļu EasyShop Plus, attiecīgi jūs varat katru mēnesi pasūtīt ne tikai vienu, bet jums ir iespēja aktivizēt vai 2 tādas atlaižu kuponus nopērkot par 50 eiro katru, vai 3. 3 ir maksimums. Es zinu, ka ir cilvēki, kurš saka, klausies, kāpēc tikai 3, es gribētu 10, ja? Un tā, jo viņi saprot īstenībā to bildi, kas slēpjās aiz šī te visa, ja? Bet, katrā ziņā, ja jums ir iespēja, tad es, protams, visiem iesaku aktivizēt, kā minimums aktivizēt šos 3 vai 2, protams, 1 par to vairs vispār neiet ne runa no viss tā, ko es jums pirms tam izstāstīju. Jo gadījumā, ja jums ir aktivizēta 3 EasyShop Plus, tas nozīmē, ka katru mēnesi jūs iegūstat 3 šādas dažādas unit vienības. Labā ziņa tā, ka katra no viņām iekrīt citā valsts balances kategorijā. Un tad jau neatkarīgi no tā, kā kura valsts performē vai kas notiek tajās valstīs, ja, tieši tāpatām, no tās darbības, kas tur notiek, lēnām pildās vai ātrāk citas pildās, ja, šīs te balances kategorijas. Un, protams, ko tas nozīmē jums? Tas nozīmē jums, kad jūs esat tā kā 3-kāršojis, ja, savu to iespēju, diversificējis, trīsdiversificējis biznesu, savu Laikanet biznesu ar šo to EasyShop Plus programmu. Lai cik liels ir mans entuziasms par šo te, bet es patiesībā esmu ļoti priecīgs par šo te EasyShop Plus programmu, jo ir īstenībā mēneši, kad man liekas, vajadzētu kādu unit vienību tur iegādāties un ievietot kaut kādā tur valsts programmā vai tā, bet, ziniet, kā dzīve aizrauja, darbs aizrauja, ja, un bieži vien kaut kādas lietas mēs tā kā aizmirstam. Ja. Šis ir tāds mazais, es viņu saucu par mazo pensijas fondu, ja, kurš vienkārši otrajā plānā strādā manā labā. Tādā veidā, protams, to darot. Bet neaizmirstīsim arī, ka, protams, kā es jau minēju, visu šo valstu balances kategorijām ir tieši tāpatām 5 apakškategorijas, un katra šī unit vienība gala beigās atnes jums attiecīgo naudas izmaksu. Plus, protams, vienmēr vajag atcerēties arī par bonus unit vienībām. Ja tas jums varbūt neliek vēl likt ārā no biksēm, ja tā drīkst teikt, ja, tad kas tad jums īstenībā liktu likt ārā? Ja, protams, šis process nenotiek ātri, katra tā valsts tur pilnīgi atšķirīgs, tas ātrums kustās tā, bet ņemot vērā straujo izaugsmi, kādā kompānija šobrīd atrodas, ja, tas ir tā kā, tas izaugums ir jau, super strauji, ja, to mēs redzam katreiz apmeklēt kaut kādas starptautiskas konferences, cik arvien lielāks un organizētāks viss tas paliek, ja, tad, protams,
jums ir jāsaprot, ka pat ja šobrīd kaut kādā valstī nekas nekustās uz priekšu, ja, vai kurā valstī tur labāk ir, ja, tad tas, kas jums jāsaprot, ir, tad, ka agrāk vai vēlāk visas tās valsts kustēsies uz priekšu un nav svarīgi, kurā valstī šī EasyShop Plus vienība jums iekrīt. Vēl vien varbūt tāda piezīme ir tas, ka kamēr jūs nesat sasniedz karjeras līmeni 2, un tur vēl daži papildus nosacījumi, ja, jūs varat izmantot šo te EasyShop Plus automātisko rezervāciju dažādās valsts balansu kategorijās, bet jūs nevarat izvēlēties šīs te valstis. Ja? Protams, svarīgi ir sasniegt karjeras līmeni 2 vismaz tā iemesla dēļ, ka tad jūs varat izvēlēties pats, kurā valstī šīs te unit vienības ievietot un arī kurā kategorijā jūs to ievietot. Bet, ja mēs atgriežamies pie tā, ko mēs runājam pie pašiem pamatiem, EasyShop Plus, jautājums, protams, paliek viens. Ja jūs tikai esat ieslēdzis uz vienu EasyShop Plus unit vienību mēnesī, tad gada laikā jūs saņemsiet 12 tādas, ja 3, tad attiecīgi 36. Ko tas nozīmē? Tad, tie ir tā smuki sasummējot to, ko es iepriekš parādīju, ja, tad principā tas izskatās šādā veidā. Te jūs paši varat izvēlēties 50 eiro mēnesī vai 150 eiro mēnesī, kā es teicu, es to saucu par nelielā pensijas fondu, ja, un tad, protams, attiecīgi tas atgriezeniskā vērtība, kas aiz tā parādīsies gadu laikā, ja, tas nebūs rīt parīt tāds ir gadu laikā, ja, bet vienmēr atceramies un paturam prātā arī bonus unit vienības, ja, kas dzīvo savu dzīvi un vienmēr dzīvo un rodās un dodās uz priekšu un tā. Un, protams, ka ka jūs sākat šo visu kustību redzēt savā personīgajā ofisā un no tā saņemt arī šīs te izmaksas, tad, protams, tā garša un smarža ir savādāka. Bet pašā sākumā, protams, ir svarīgi saprast, ka EasyShop Plus tiešām ir kolosālākais izgudrojums, ja? Un ka tā vērtība vienmēr ir tāda. Un kā atcerieties, tā ir vienmēr jūsu nauda. Un galu beigās, iepērkties pie partneriem, jūs to vienmēr varat saņemt atpakaļ, ja jūs tā aktivizēs attiecīgo e-cash funkciju. Ja? Bet mēs jau izrunājam par to, vai to darīt vai nedarīt. Es uzskatu, ka to nevajadzētu darīt. Okay, un tad piemērs. Parādīšu jums vienkārši piemēru, kas ir jau izdzīvojis kaut kādu laika ciklu. Es paprasīju īstenībā šo te piemēru savam mentoram no viņa profila, tāpēc, ka viņš, protams, šajā programmā ir jau 3,5 gadus laikam ilgāk nekā es pats. Un, protams, līdz ar to ir kaut kādas lietas jau pavirzījušās un notikušās. Ja? Un tad kā tas izskatās? Reku šeit no kreisās puses var redzēt unit vienības numuru, tad ir gads un nedēļa, gadā 52 nedēļas, kad šīs unit vienības ir izveidojušās, respektīvi tātad EasyShops ir nostrādājis un izveidojis divas vienības, vienas Katārā un viena Makao, arī šajās valstīs ir Laikanet, ja jums ir vēlēšanās, jūs varat doties un attīstīt savu apvienību arī tur. Un tad šeit pa nedēļām uz priekšu var skatīties, pēc cik ilga laika aptuveni ir notikušas izmaksas. Un tās izmaksas, protams, notiek pie 3,3 pa labi pa kreisi, 5,5 pa labi pa kreisi, 10,10, 15,15, 20,20, 30, 35, un tad, lūk, ir izmaksājušās abas divas apmēram 2 gadus vēlāk. Kas noticis tālāk? Šīs te abas unit vienības, protams, kļūst par transfer vienībām un iekrīt šo valstu otrajā balansu kategorijā un turpina savu dzīvi, un kā jūs redzat, šeit jau atkal var salikt pretīm, kad kurā brīdī ir saņemts jau kaut kādas izmaksas, ja? Un kā tas ir redzams, tas mums 16. gads, tas nozīmē, ka viņas jau krietni droši vien ir tālāk. Neaizmirsīsim, ka visām šīm te vienībām rodās arī bonus unit vienības, un kuras arī sāk savu dzīves ciklu, un šeit jūs varat redzēt attiecīgie numuri nozīmē katrs unikālās bonus unit vienības ciparu un kādā veidā šīs te iet. Un bonus unit vienībām, protams, atcerieties, ka vienmēr rodas vēl jaunas bonus unit vienības, un tā tas viss dzīvos priekš kaut kādā laika ciklā. Un, protams, jautājums ir, cik dažādu vienību, kurās valstīs jums atrodas, jo tādā veidā jūs varat tā kā paši redzēt, kā kura valsts kustās, un tas, protams, paliek arvien interesantāk, jo jums šīs unit vienības ir vairāk jūsu profilā. Tā kā sākat domāt, kurā brīdī, ko jūs varat iegādāties, ja unit vienības, viens unit vienības minimālā cena, kā jūs zināt, pirmā kategorijā ir 50 eiro, tad izdomājiet, varbūt nēs 3 dienas nedzeriet kafiju, bet iegādāties vienu jaunu unit vienību, ja? Vai aktivizēt EasyShopu uz 2 vai 3 unit vienībām mēnesī, jo galu beigās pēc kaut kāda laika šīs ir kaut kādas iknedēļas izmaksas iepriekšējā gadā manam mentoram, un pa visu gadu kopā tikai no šīm te unit vienībām, no bonus unit vienībām, kas ir radījušās caur EasyShop, viņš saņēma tādu te summu. Nezinu, vai tas jūs motivē vai ne, bet, kā jūs zinat, tā ir tikai viena
izmaksa no tām, vai viena izmaksu grupa no tām, kāds vispār laikmetā mums ir. Es domāju, ka diezgan neslikti. Ja? Jums pašiem izvērtēt, kas ir labi, kas nav slikti. Ja? Tādā veidā. Kāds izskatās dzīvē, tad šeit es paņēmu kaut kādas dažas balanses programmas, kurās man ir šīs te EasyShop plus unit vienības. Tā jūs redzat, šī te ir Horvātija. Es, protams, Horvātijā īstenībā pat neesmu nekad bijis. Ja, es nevienu nepazīstu no Horvātijas, ja, bet man ir unit vienība Horvātijā, un cilvēki laikmet marketeri tur strādā, un iespējams citas valsts EasyShop plus šīs te vienības arī ir uzkritušas virsū, tās zaļās, es nezinu, kam tās pieder, bet katrā ziņā, kā jūs redzat, tas viss virzās uz priekšu, viss aug, ja, un es esmu saņēmis savus jau izmaksas pie attiecīgiem sasniegumiem. Labā ziņa tā, ka tagad mums, protams, tas viss ir skaidrs, bet es atceros, ka mēs bijām tikko sākuši 3 dienas, mēs bijām iestājušies laikanetā, mēs bijām uzreiz aizbraukuši uz pirmo konferenci Austrijā, kur pie manis pienāca klāt cilvēks no Maķedonijas, un mēs tur sākām bļāpāt, es viņam saku, es no Latvijas, viņš saka, jūs tur Latvijā strādājat ātrāk, jo man tur ir unit vienības jūsu balanses kategorijā, un tanī brīdī, protams, es tāds, kas ir unit vienība, kā tu viņu tur vispār dabūji, ko ar to vispār var darīt un tā tālāk. Ja? Tāpēc ir tik būtiski šī informācija. Ja? EasyShop plus, unit vienības, balanses programma, šīs sistēma apmācības, lai cik viņas varbūt kādreiz liekas garlaicīgas, ja? Viņas vienkārši jāzina no iekšā uz ārā. Jo vairāk jūs zināt, jo jums arī interesantāk paliek, protams, tādā veidā. Ja? Kā es minēju, protams, ir dažādas valsts, un dažādas valstis dažādos veidos kustās, ja, un šeit ir tieši tāpatām nacionāla balanses programma no Latvijas, tā ir mūsējā, tas ir, protams, atkarīgs no kā mēs paši te performējam, strādājam un daudz citas lietas, bet Latvijas nacionāla balanses programma kustās uz priekšu ļoti jauki, pietiekami strauji, ja, un tas viss notiek, un principā šeit šobrīd visātrāk, neskapēc tieši otrā balanses kategorija attīstās, ja, jo tad šīs te unit vienības, protams, iet uz priekšu. Varbūt, ka tās zaļās ir kāda no jūsējām. Ja? Paldies jums par viņām, bet mēs visi kopā strādājam, tāpēc darbojamies priekš tā. Kādā veidā tad jūs varat šīs te unit vienības ielikt ne tikai pirmajā, bet otrajā vai pat trešajā kategorijā. Pirmām kārtām tātad jums ir jāsakrāja, piemēram, 2 vai, jūs varat izvēlēties to opciju, kad nemetat citās valstīs, bet jūs vienkārši sakrājat šos te shopping punktus tādā veidā. Bet, lai jūs pats varētu ielikt unit vienību kurā citā valstī, kā es teicu, pirmkārt jums ir jābūt premium marketer statusam, attiecīgi jums ir jābūt 7 unit vienībām pirmajā kategorijā, personīgajā, 3 otrajā un trešajā, un aktīvam EasyShopam plus, un tad sakrājot punktus, jūs varat iegādāties unit vienības jebkurā citā valstī. Tā, piemēram, jums aktivizējat EasyShop plus uz 3 unit vienībām, bet jūs varat neizvēlēties opciju, lai automātiski izvietojas, ja, bet jūs varat vienkārši ielikt opciju, lai viņš vienkārši uzkrājās turpat shopping punktos, kurus jūs pēc tam pats varat novirzīt caur savu programmu jau manuāli, kurā valstī jums patīk. Ja. Un tādā veidā jūs varat iegādāties principā unit vienības visās valstīs, bet attiecīgi tad nepieciešama šī kvalifikācija otrajam līmenī. Jā, un šeit, kā jūs redzat, Igaunijas nacionālā programma, šis jau diezgan arī vecs slaids, bet tas, ko es gribēju šajā slaidā parādīt, ir tas, ka unit vienības, kurām rodās bonus unit vienības, ja viņas krīt tajā pašā kategorijā atkal augšā. Ja redzat, vienkārši šeit ir Martins pabraucis uz leju, un viņam unit vienība ir uzkritusi turpatām augšā, un viņš viņu tur ir atradis, un tādā veidā, protams, dažreiz, kā tas izskatās, ir vēl jautrāk. Ja? Tā kā jūs redzat, jūsu unit vienība ir šeit, un bonus unit vienības, ko esat saņēmuši, ir uzkrituši tajā pašā kategorijā no augšas. Tas nav tas, ko mēs skatījāmies balanses programmā. Garš stāsts īsi, pa lielam, es domāju, ka visiem ir skaidrs, ka EasyShop plus ir unikāla sistēma. Protams, šādā veidā jūs nav iespējams izstāstīt tajā brīdī, kad jūs reģistrējat cilvēku, bet to, ko jūs noteikti cilvēkam varat pateikt, klausieties, kad es reģistrēju katru mēnesi, 8. datumā vai plus mīnus, kurā tu datumā, no tava bankas konta, ja tu neko nedarīsi, tiks novilkt 50 eiro, bet tie 50 eiro nekur nepazudīs, tas nav kaut kāds ikmēneša maksājums kaut kam, ja, bet lai tu saprastu, kas tas īsti ir, un kāda tam ir vērtība, un īstenībā, kāpēc tas ir pat ļoti labi, kā tā notiks,
lūdzu, atnāc sestdien, rekur startupu vai rekur es tev atsūtīšu vakarā video, noskaties, vai redz, ka būs kaut kāda video konference, ja, kur tev noteikti jāapmeklēt un tā, ka tas mūsu aktīvais laikaneta darbs, pat ja cilvēks ir, nezinu, kaut vai tikai piedalās cloud programmās vai grib tikai ar uzņēmumiem strādāt, mūsu aktīvais darbs nebeidzās tajā brīdī, kad mēs cilvēku pierakstījām, bet tieši pretēji viņš mums sākās, jo tad mums cilvēkam jāpalīdz saprast, kas viņam ir nepieciešams, ja, un šo plusu saprašana ir ļoti svarīga tieši pirmā mēneša ietvaros, lai jums nekādā gadījumā nerastos rūkta pieredze ar to, ka cilvēki nav zinājuši par kaut kādām lietām. Tā kaut kā apmēram. Es ceru, ka jūs visi esat tādā pašā sajūsmā kā es par šo visu pasākumu, un tāpēc, lai visiem viss izdodas,